Labvakar visiem! Sveicināti senajā Mecepolē! Vidzemes lībiskā kultūra telpa, kurā mēs jau 3. reizi svinam rituālos saulgriežus. Labvakar, Dievs palīdzi līgo! Labvakar, Dievs palīdzi līgo! Tā pirmā valodiņa līgo! Tā pirmā valodiņa līgo! Labvakar, Jāņa bērni līgo! Labvakar, Jāņa bērni līgo! No tālienes sanākuši līgo! No tālienes sanākuši līgo! Pāri ļauna diena līgo! Pāri ļauna diena līgo! Pār šo zemes gabaliņu līgo! Pār šo zemes gabaliņu līgo! Pāri ļauna diena līgo! Pāri ļauna diena līgo! Pār Jānīša pagalmiņu līgo! Pār Jānīša pagalmiņu līgo! Šovakar ar jums kopā rituālu vadīs un dziesmas iedziedās Pāles folkloras kopa malībieši. Un malībieši nozīmē Mecepoles lībieši. Un Mecepole ir vēsturiski senā lībiešu apdzīvotā teritorija, Limbažu novads un Siguldas novada Lēburgas pagasts. Bet nu šeit Pālē mēs jūtamies kā visa šī Limbažu novada pašā centrā. Un šī ir tā īstā vieta, šī pļava pie šī skaistā koka, kur svinēt. Ar jums šodien kopā mana sieva Auris, Agita brauc mums no Alojas, Alds brauc no Salacgrīvas, pārējie pālieši, Guns, Margita, Ieva, Luīs, Skaidri, Zīga un es Reinis. Gribētu vēl piebilst, ka Vidzemes lībiskais mantojums tā nav tikai sena vēsture, bet tas ir dzīves šodienā. Vai zinājāt, ka vārds līgo ir cēlies no lībiešu valodas? Un nozīmē, ko nozīmē vārds līgo? Lai dod, lai aug, lai nodiek. Mēs, tie, kas māca, mēģinās arī runāt šajā izloksnē, kas mums palikusi no lībiešu valodas. Un mēs jau kaut ko arī māca no lībiešu valodas, un lai jūs dzirdat, kā tā lībiešu valoda kādreiz skanēs. Mēs nodziedās dziesmu lībiešu valodā, un paši patiesi par tēlu, tam 9 dēli, 3 strauks, 3 būs un 3 vēl tīklas garījos malu. Izana, iraksa poiga, neuma iraksa amatabe. Izana, iraksa poiga, neuma iraksa amatabe. Opu gada lilla, rabat bungiri, rabat orgiri, pitsranga naiga. Opu gada lilla, rabat bungiri, rabat orgiri, pitsranga naiga. Idana, iraksa poiga, neuma iraksa amatabe. Idana, iraksa poiga, neuma iraksa amatabe. Opu gada lilla, rabat bungiri, rabat orgiri, pitsranga naiga. Opu gada lilla, rabat bungiri, rabat orgiri, pitsranga naiga. Ko tad mēs šovakar te darīs? Līdz pašam saulēktam redzēs, cik ar mums sagaidīs
no rīta un liks čučēt uguntiņu. Tātad tagad neliela iedziedāšanās. Tād visiem būs jāceļas kājas un mēs iziesim kādu rotaļdanci, lai iekustinātos pirms rituāla. Tād mēs visi dosimies ārpus šīs sakrālās telpas, kas ir iezīmēta, un ar malībiešu svētību un mūsu senču gādību dosimies rituālā, un tad tieši pirms tam ir tas brīdis paņemt vecos vainagus līdzi, nolikt sev blakus kaut kur arī šajā teritorijā, jo tad mēs atvadīsimies no vecā un svētīsim jauno. Pēc šī rituāla būs jau klāt folkloras kopa Okle Dinas Liepas vadībā no Rīgas, un es varu droši teikt, ka viņi ir labāko danču rādītāji, ierādītāji un dancotāji ar fantastisku muzikālu ansamblu. To mēs izdejosim tepat lejā uz skatuvītes. Un tad aptuveni 23:30 mēs dosimies Lāpu gājienā. Tur pa labi, kas nav redzējuši, ieraudzīs skaisto ozolu, kurš šeit stāv jau 30-40 gadus, un caur skaistu mežu dziedot. Mēs visi meža guņiem pilni, mēs apmetīsim skaistu loku un nonāksim šeit atpakaļ. Ap 12, bet es domāju nedaudz pēc, mēs dosimies uz otru pusi, kur tur pļavā ir ozols. Un visi, kas būs gatavi plikajam skrējienam, skries 50 metrus sprintā un ietiks ezerā. Un tad jau danči un lustes līdz rītam. Un vēlamies arī aicināt visus dziedāt līdzi. Līgojiet, līgojiet. Līgojāti, līgojāti, līgo, 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 Jāni. Nav vairs tālu Jāņu diena, līgo, 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 Jāni. Šī dieniņa vakariņas, līgo, 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 Jāni. Rītu pati Jāņu diena, līgo, 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 Jāni. Kas tos Jāņus ielīgoja, līgo, 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 Jāni. Mūsu pašu ciema ļaudis, līgo, 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 Jāni. Pirmie gadi pēc arāji, līgo, 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 Jāni. Visu pēc jauna sveikas, līgo, 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 Jāni. Sanāciet Jāņa bērni, līgo, 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 Jāni. Sagaidiet Jāņa dienu, līgo, 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 Jāni. Jāņa diena lepni nāca, līgo, 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 Jāni. Ugunīsi līdzerāma, līgo, 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 Jāni. Visu gadu dziesmas krāju, līgo, 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 Jāni. Jāņu dienu gaidīdama, līgo, 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 Jāni. Nu atnāca Jāņu diena, līgo, 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 Jāni. Lūdzies viņas jāizdzieda, līgo, 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 Jāni. Visi prasa, pat visi mēdī
Latvijā, un visi pāvē, un visi no tālienes. Kas tad tas plikais skrējiens un kā viņš iet kopā ar lībisko tradīciju? Un mēs sakām, ka lībiešiem vienmēr ir ļoti svarīga bijusi šī saikne ar dabu. Un jau 1989. gadā Kurzemes lībieta Helmijas Talte grāmatā Gadskārtas un Līgo stāsta, ka tā ir lielākā svētība un puiši un meitas un vīri un sievas Jāņu saulgriežu nakti ir gājuši kaili peldēties, jo tad mēs nometam visu veco un iegūstam jaunu lādiņu nākošajam cēlienam. Un tas, protams, tad, kad ir višķiņ tāds izpeldējies, ir īstais brīdis pēc tam lekt pāri ugunskuram. Un šogad mums jau 2. gadu pēc kārtas atbalsta SIA VDE vai Wernersde, un šeit uz skatuves kreisajā pusītē jūs redzat, ka gan vīru, gan sievu kategorijās pirmai vietai friters, otrai vietai blenders, trešai vietai virtuves svari. Nu ko, aizbraukt mājās un izcelt friteri pa 50 metru skrējienu, nu tā ir viena laba doma. Drīkst piesakties ar Jāņu zālēm, drīkst skriet ļoti ātri, un tātad 50 metri starts vispirms dāmām. Tā, kas pirmā ieskrien tā jostu ar krūtīm, būs nopelnījusi friteri vai ar vēderu. Un otrai, trešai vietai arī tātad motivācijas balvas. Tomiņš ir Tomiņa ģimene šogad. Tomiņa ģimene 2 reizes pēc kārtas izcēla pliko skrējienu 1. vietu. Ja šogad viņi nav džeki, vīri, mums ir šanse dabūt šo te friteri. Nu, un tad attiecīgi pēc pliko skrējiena visi atgriežamies šeit, sasildīties, izdancoties, un kā dancot mums iemācīs folkloras kopa Kokle no Rīgas. Kā zināms, ūdens ir arī dziednieciski šajā laikā skaistumam un veselībai. Tā ka gan peldamies, gan arī saulītē lecot jau rītausmā varam rasā pavārtīties. Ai, Jānīti, Dieva dēlsi, līgo, līgo, tavu platu cepurīti, līgo, līgo. Ai, Jānīti, Dieva dēlsi, līgo, līgo, tavu platu cepurīti, līgo, līgo. Visa plaša pasaulīte, līgo, līgo, apakš tava cepurītes, līgo, līgo. Visa plaša pasaulīte, līgo, līgo, apakš tava cepurītes, līgo, līgo. Ai, Jānīti, Dieva dēls, līgo, līgo, tavu kuklu cepurīti, līgo, līgo. Ai, Jānīti, Dieva dēls, līgo, līgo, tavu kuklu cepurīti, līgo, līgo. Auga mieži, auga rūdzi, līgo, līgo, apakš tava cepurītes, līgo, līgo. Auga mieži, auga rūdzi, līgo, līgo, apakš tava cepurītes, līgo, līgo. Ai, Jānīti, Dieva dēls, līgo, līgo, tavu augstu cepurīti, līgo, līgo. Ai, Jānīti, Dieva dēls, līgo, līgo, tavu augstu cepurīti, līgo, līgo. Mežu gali līgojāsi, līgo, līgo, apakš tavas cepurītes, līgo, līgo. Mežu gali līgojāsi, līgo, līgo, apakš tavas cepurītes, līgo, līgo. Ai, Jānīti, Dieva dēls, līgo, līgo, tavu augstu kume
kumeliņu līgo, līgo. Ai, Jānīti, Dieva dēls, līgo, līgo. Tavu augstu kumeliņu līgo, līgo. Augstu, augstu mežu gali līgo, līgo. Vēl cepure pāri spīra līgo, līgo. Augstu, augstu mežu gali līgo, līgo. Vēl cepure pāri spīra līgo, līgo. Es pārsviedu zelta zirni līgo, līgo. Pārsu drābā ozoliņu līgo, līgo. Es pārsviedu zelta zirni līgo, līgo. Pārsu drābā ozoliņu līgo, līgo. Lai tas kritas kanēdāmi slīgo, līgo. Uz Jānīša cepurītes līgo, līgo. Lai tas kritas kanēdāmi slīgo, līgo. Uz Jānīša cepurītes līgo, līgo. Ir auglības, dzīvības un dabas pilndienu laiks, kad saulīte ir visaugstākajā punktā. Un šajā laikā rituāliem ir īpaša nozīme. Mēs īstenojam rituālus, lai gūtu aizsardzību, lai gūtu veselību, lai būtu spēkpilni un galvenais, lai ieliktu nākamajā ciklā. Arī senajiem lībiešiem, kas dzīvoja saskaņā ar dabu, Jāņa bija tāds atskaites punkts, kur mēs vienu ciklu noslēdzam un lecam tad nākamajā. Un tieši saulgrieži ir tā īstā vieta, kad debesu vārti ir vaļā, un tieši Jāņos, un sitot bungas, un lecot pāri ugunskuram, mēs varam piedzīvot šo jauno dzīvi. Sit Jānīti vārā bungas līgo, līgo. Vārtu sava galiņā ir līgo, līgo. Sit Jānīti vārā bungas līgo, līgo. Vārtu sava galiņā ir līgo, līgo. Lai sanāca Jāņa bērni līgo, līgo. No maliņu maliņām ir līgo, līgo. Lai sanāca Jāņa bērni līgo, līgo. No maliņu maliņām ir līgo, līgo. Jāņa dienā līgo, līgo. Šis pats Jāņa vakariņas līgo, līgo. Jāņa dienā līgo, līgo. Šis pats Jāņa vakariņas līgo, līgo. Pats Jānītis dancī veidā līgo, līgo. Apkārt kuklu ozoliņu līgo, līgo. Pats Jānītis dancī veidā līgo, līgo. Apkārt kuklu ozoliņu līgo, līgo. Nu ko, esam ieskandinājuši, esam kādu Jāņa dziesmu izdziedājuši, bet šie jau nebūs tie saulgrieži, kur būs tā sēdēšana vai kur būs tā stāvēšana. Nu ko, tad dziedāsim dziesmu Upe nesu ozoliņu, kas ir kā līkumdancis. Kas šodien būs kā līkumdancis. Katros Jāņos līkumdancim ir jābūt. Ko tad mēs darām? Darām mēs to, ka visi ceļamies kājās, 4 malībieši paliek pie mikrofona, pārējie nāk iekustināties un dziedot dziesmu vai ejot skaisti ritmā, mēs sastājamies garā vītnē un ejot šajā vītnē, mēs ieskatāmies, mēs cilposim, mēs ieskatāmies viens otram acīs. Nu, ko ceļas visi augstā ceļas? Nāk šurp, nāk šurp, nāk šurp.
Ceļas, šito rotaļu arī būs. Tur tikai jāstāv kājas. Es būšu sākums un stājas viss kungs. Ķeraties man astē. Lai mums sanāk gara vītne. Aiziet. Šeit mēs iegūstam to kopību. Ko dziedāt? Aiziet. Ūdenes savu soliņu ar visām mitītēm. Ūdenes savu soliņu ar visām mitītēm. Brāmenija, kalīga viņa, vakar malu raudādā. Šurpjāņa bērni. Paceļ rokas, kas nāk šurpjāņa bērni. Daži ir. Nu, ko tad mācīsimies? Un mums ir mūsu foršā Margita, kas tūliņ visu izkārtos un mums parādīs. Un Agita ar Aldu būs mūsu paraugu pāris, kurš rādīs, kā ta viss ir jādara. Tas līkuma gals nākat šurp, līkums ir beidzies, tūliņ būs viss pa jaunu. Lūdzu, Margita, mikrofonu, Džeims. Mikrofons ir ieslēgts vai? Tā gadās, toties mēs esam apskaņoti, pateicoties. Nu, ir, beidzot, ir. Nu, tad tā, kurš ir gatavs tā kārtīgāk pakustēties, sameklē draudziņu un nostājās šādi, tā kā Alts ar Agitu. Viens uz to pusi, tu domā? Jā, aiz Aldu un Agitu pa divu. Tāda gara kolona. Tie, kam nav bail un kas grib paspēlēties. Jā, mēsties. Nē. Jā, nāciet uz priekšu.
Jā, labāk jau. Droši. Aiz Aldu un Agit visi, kas grib kustēties. Šausmas mums vajadzēs laikam 2 rindas. Izskatās. Jā. Diktam daudz, būs jādalās uz pusēm. Jā. Tā es tūlīt mēģinu sadalīt. Reini, ko tu tur dari? Aiz mums nāk šitā kolona. Jā, nāk aiz Reinu un nāk arī te uz priekšu, blakus Agitai un Aldim. Tā būs labāk, citādi te gala netiks. Jā, ļoti labi, droši. Tā, vēlreiz paceļ rokas, kurus zina to rotaļu šurpjāņu. Tikai 3 vai 4. Tā nav nekāda problēma. Tur iemācīties klausās ar abām ausīm. Tā, tagad nostājies viens pret otru, kad 3-4 soļi tā pa lepa starpa. Ja? Kopā mums tagad iznāks 4 rindas. Jā, ļoti smuki dalās šitā te. Halo. Jā, kuri pārīts pretī. Jā, tā pa vidiņu jābūt viens otram pretī. Kā šite iet? Te viss ir saprast. Tagad nevajag neaiztiec otru. Tagad klausies, kas ir jādara. Tā. Nu, tad varam sākt. Skatāmies uz Aldu un Agitu. Es arī mēģinās rādīt. Tātad sākums pavisam vienkārši. Iesim viens otram pretī ar šitā tekstu. Šurpjāņa bērni, dziedāsim tīrumā. Aiziet apakaļ un vidiņā paklāpīs viens otram. Vēlreiz dziedāsim skaļi līdz vēlam vakaram. Nav tā grūti, vai ne? Vēl vienreiz un tā smuka paklanās, lai visi tā pa smuka. Aiziet. Jā, nu galva bērni, dziedāsim tīrumā. Uz priekš dziedāsim skaļi līdz vēlam vakaram. Un tagad vajadzētu uzdancot. Tagad ar to savu pretējo pāri saķeras alkonīšos un smuku padanco. Pēterīts ar Miķelīti, abi gāja bekas lauz, abi divi nokusuši, nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Protams, alkonīši var pamainīt. Un tagad atkal apakaļ savās vietās. Viens pret otru. Mācīsimies otro daļu. Sāksies atkal ar šurpjāņa bērni. Jā, izmēģinām tik tālu, un tad mēs rādīšu to nākošo darbību. Šurpjāņa bērni, dziedāsim tīrumā, dziedāsim skaļi līdz vēlam vakaram. Un tagad mēs daram tā, kā rāda Agita, Aldu un Reinis. Paga. Nē, skatāties tikai, vidiņš ir brīvs, jā, un skatāties. Viņa aizdejos līdz rindas galam, jā, un tad nākošais drīkst dejot. Tā kā viņi gabaliņi jau padejojuši, tad jūs, un tie, kas stāv rindās, tie pa vienam solītim tā smuki nāk uz šito pusi, jā. Tāda Pēterīca Miķelīti, jā, un viens pēc otra smuka galopiņa, aiziet. Pēterīca ar Miķe, nākoši abi gāja bekas lauz. Mēs nākam pa vienam solītim un nākam uz kustināt. Nevar beku kustināt. Kamēr viss ir izdācojuši to galopiņu, lai viņam smuki nākam šitā galopiņā apakaļ uz šito pusi kustās pārējiem. Nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Kamēr visi tikuši. Nevar Tas ir otrā kolona jau nākošo tājas. Tas pēc tam nāk visi šurp un sastājas. Vispirms tikai galops cauri un plaukstināšana. Nevar beku kustināt. Nevar
Tā bija otrā daļa, būs arī trešā. Klausies uzmanīgi. Atkal dziedam, protams, šurp Jāņa bērni. Un pēc tam uzmanīgi skatās kustīt. Tad būs kaut kas līdzīgs, būs jāuztais vārtiņi, tad jau jūs redzēs, ja? Vispirms galops cauri, vārtiņi un vārtiņi arī iet pa kreisi. Tūlīt jūs redzēs, sākam ar Jāņa bērni. Šurp Jāņa bērni, dziedāsim tīrumā, dziedāsim skaļi, līdz vēlam vakarā. Pagā, un tagad nav galopiņš, tagad ir vārtiņi. Jā, nāc. Kurš tad galopā? Mēs skrienam cauri. Jā, jūs skrien un pārējie vārtiņi atkal nāk smuki šitā atpakaļ, jā? Citādi mēs būs tur mežā prom, jā? Un pa vienam pārim skrien cauri. Jā, un pārējie neaizmirst vārtiņu kustēties uz šito pusi pa vienam. Nevar, jā? Aiziet. Nevar. Pēterīts ar Miķelīti abi gāja bekas laust. Nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Nu, vēl trusciņ nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Nevar. Nu, nākam droši galopiņā šurciņ, tad būs meža iekšā. Nevar beku kustināt. Nav vēl. Nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Nevar. Skrienam cauri. Nevar kustināt visi. Tīri labi sanāca. Ko esam iemācījušies? Tagad var pa īstam. Tagad bez pauzēm. Bez pauzēm, bet tā smuka paklanās, tātad cik tur soļi iznāk uz priekšu šurp Jāņa bērni. Paklanās. Apakaļ dziedāsim. Dziedam. Aļi. Kas pirmais jādara? Elkoņos, kas bija otrais? Galopiņš pa vidu. Maliņas nāc atcerās, ka jānāk uz šito pusi smuki ritmiņā. Ja? Un pēdējais bija tas grūtākais. Šurp Jāņa bērni, dziedāsim tīrumā, dziedāsim skaļi, līdz vēlam vakaram. Pēterīts ar Miķelīti abi gāja bekas laust. Nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Smukas divas, tagad 4 rindiņas. Sakārtojamies pa smuko. Ir aiziet otrā tūra. Šurp Jāņa bērni, dziedāsim tīrumā, dziedāsim skaļi, līdz vēlam vakaram. Pēterīts ar Miķelīti abi gāja bekas laust. Nevar beku kustināt. Pēterīts ar Miķelīti abi gāja bekas laust. Abi divi piekusuši, nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Nevar beku kustināt. Vēl nevar beku. Nākam šurp pārēj. Nevar beku kustināt. Ir, nu skaisti. Tā vēl pēdējā tūra to vārtiņiem un skriešana cauri. Gatav? Smuks līnijas taisums. Ir? Aiziet. Jāņa bērni,
dziedāsim tīrumā, dziedāsim skaļi līdz vēlam vakaram. Pēterīts ar Miķelīti, abi gāja bekas laust, abi divi piekusuši, nevar bekas kustināt. Nevar bekas kustināt, nevar bekas kustināt. Pēterīts ar Miķelīti, abi gāja bekas laust, abi divi piekusuši, nevar bekas kustināt. Nevar bekas kustināt. Nevar, tak vārdu. Nevar bekas kustināt. Kas jums tur? Vēl nevar bekas kustināt. Nevar bekas kustināt. Nu, super. Vēl tiedamā, kamēr tiek līdz galam. Nu, super iekustējāmies, super. Jā, paldies. Tā, bet tagad vajadzētu jau kaut ko arī lībiešu valodā, ko vien dans. Dziedāt jau mēs jums neliks, bet varbūt kāds zina. Malībieši, jūs atceras? Dildā, tāda rotaļdeja. Un tagad vajadzētu sadalīties pa 4. Mēs jau tātad... Jā, un vispirms laikam tāds dārziņš pa 4 būs vajadzīgs. Sadodamies rokās pa 4. Un tad iekārtojās tā, lai var redzēt, kā mēs te rādīs, kurš mums rādīs. Atrod 4, kā viņi tur 6 uztaisīja, paiet uz priekšu. Kurš mums rādīs to rotaļreini? Alps, Agita atnāk. Vēl no malībiešu. Reini, paņem līdzi vai mani? Nāc, palīdzēs. Jā. Kur tu man aizsūti? Es laikam tā nevarēs. Tā, nu baigi sarežģīt nav, bet tā interesanti. Skatās tagad uzmanīgi. Būs pa 4. Malībieši dziedās. Būs tāda plaukstiņa sišana. Un tad būs jāskaita lībiski līdz 4. Un pēc tam jāmainās ar dārziņiem. Jā? Jāatrod nākošo 4nieku. Un tad turpinās dans. Jā? Un tā kā pamēģināsim, cik reizes te mums sanāks. Bet vispirms iekārtojies tā, lai jūs redz, kā tas ir jādara. Malībieši, jūs ir gatavi. Uz dildā. Ejam aplīšos. Jā. Vispirms apskatās, vai ne tā būs vieglāk. Var visi redzēt, ka te 4 malībieši un vēl kāds mēģinās rādīt. Tā, malībieši gatavi dziedāt dildā. Jā. Dildā, rišis ir pogau, delvarišis, dildā, rišis ir pogau, delvarišis, pintoņoņika, Visas jaukas, trīškāpšķaļamos, Arīlēs jūso, tištu štarapē, kuldis tveikis katūks spēl. Ļoti sarežģīt nav, vēl vienreiz ir noskatīties, tātad ar savu pārpasit plaukstiņus, ar mūks cilvēciņu un atkal ar savu cilvēciņu. 4 reizes ar savu Un pāri. atkal iedām pāri. Tad ir jāiemācamies šito un tad tālāk skaitīšanu, jā? Pamēģinām vēl vienreiz, un pamēģinām pa 4 vai sanāks tā. Es kaut kā nedzirdu to, bet pārējos malībieši, kas ir vēl šitās mierīgi. Es nāks tad ir pa 4, jā, pamēģinām to. Tad vispirms ar savu pāri. Sasit plaukti. Pēc tam pagriežas pret plaukti. Reini, jūs varbūt varat redzēt. Pamēģinām, kas mums ir. Kurš nezina, atnāk paskatās, jā? Nu, tad aiziet. Tad rociņās uz vienu pusi, uz otru pusi dārziņā un tad sitam plauksts, jā? Dildā, rišis ir pogau, delvarišis, dildā, rišis ir pogau, delvarišis, pintoņoņika, visas jaukas,
plaukstiņu sasitam, jā. Viens pantiņš ar savu draudziņu, tad ir blakus, tad atkal ar savu draudziņu, jā. Un tad ir tā. Tagad mācamies skaitīt līdz 4 lībis. Tā kā ir sasist plaukstiņas, tad mēs skaitam tā. Mēs ies vēl pamācīt, jā. Tiņ-toņ, jā. Vēl pēc tam mēs skaitam tā. Visi kopā. X, kaks, ol, nē. Jā, tas ir līdz 4. Jā, tā kā igauniem praktiski. Un tad, kad ir noskaitīts, tā ātri jāatrod cits dārziņš par 4. Un tad sākam no sākuma. Jā? Nu, tad tagad pa īstam, jā? Kuram vēl nav skaidrs, tas būs skaidrs, jā? Paskatās viens uz otru. Jā, tagad aiziet, un pēc tam gan mainamies. Pišķiņa ātram dzirdam, ne? Aiziet. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvārišis. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvārišis. Pintoņ, moņika, pika, līzes, jalgas, mainamies. Krāpšķaņalos, vainīreiz, kilkso, atpakaļ. Karapel, kuļdis, treļķis, skatu, abas rokas kopā pēl. Un tagad skaitam. X, kaks, ol, nē. Un aiziet, meklējam nākošo dārziņu. Cik dārziņu sameklēt ātri? Ir sameklēts otrs dārziņš, cits dārziņš ar citiem ļaudīm. Un aiziet atkal. Man ir sava izmēra. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvārišis. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvārišis. Pintoņ, moņika, pika, līzes, jalgas, mainas. Tūks, karapel, kuļis, teikis, skatūks, vēl. Steikis, skatūks, abas rokas kopā pēl. Un X, kaks, ol, nē. Aiziet, meklējam nākošo dārziņu, nedrīkst palikt tie paši. Ātri, ātri sameklē citu. Un aiziet trešo reizi. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvā. Otrādi. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvā, rišis. Pintoņ, moņika, pika, līzes, mainās. Krāpšķaņalos, vainīreiz, kilks, mainās. Uz karapel, kuļdis, treļķis, kopā plaukstīs, pēl. X, kaks, ol, nē. Mainās, ātri meklē citus. Pēdējo reizi. Vēl pēdējo reizi. Ātri sameklē 4 citus cilvēciņus. Pār 4 māk skaitīt līdz 4. Aiziet. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvā. Otrādi. Dildā, 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 rišis, simpogā un delvā, rišis. Pintoņ, moņika, pika, līzes, mainamies. Tištu, staimīreiz, kilksu, tištu, karapel, kuļdis, treļķis, skatūks, abas rokas pēl. Šādi, paldies! X, kaks, ol, nē. Mākam skaitīt līdz 4. Nu, tad vēl mēs var kaut ko uzspēlēt. Kas mums vēl? 3, 9. Jā. Nepaspēsim. Ko mēs nepaspēsim? Iepazīsies esam, tad tagad dodamies pēc vecajiem vainagiem, paņemam kādu ziedu pītnīti un pulcējamies visi taipus vārdi. Sāksim vakara rituālu un saules pavadīšanu.
Dodamies visi pa kreisi uz ceļu, tātad šai pus vārtiem. Arī sēdētāji visi ceļas kājās, arī bērni, lai šī vieta mums tīra, un kur mēs skaisti caur malībiešu svētību un senču gādību dosimies jaukā, skaistā ceļojumā uz nākotni. Pasaka, viņš nav bīst. Ņemam līdzi vecos vainagus, tie mums noderēs. Nē, tagad būs rituāls un pēc dančiem, tad, kad būs 12, kad būs tumšs, tad būs lāpas. Bet viena lāpa mūs attīrīs, dodoties caur vārtiem. Galdim atstājiet. Neviens neapēdīs, uzliek vāciņu un dodamies. Tādā rindā sastājamies. Jaunieši arī. Noguruši līgotāji, jaunieši saņemas ar 2 kundzēm, mēs atļausim. Rolf, dodies pie mammas lūdzu un dodamies rituālā. Mums šeit ir apstiprināti 7 skatītāji. Tu arī lūdzu, Valter, dodies pie mammas. Nu ko tad mēs darīs? Rituālā telpa tūliņ tiks attīrīta. Un tagad mēs iesim cauri tīrības vārtiem, jaunajā dzīvē, jaunajā laikā. Vispirms mēs nomazgāsim Agitu un Margitu, iedos ūdentiņu, kur nomazgāt actiņu, austiņu, mutīt. Tad jūs iet caur skaņu un uguni. Tad jums jāgaida, un te vajag ilgāk pastāvēt parādu. Ar kadiķīt, ar vērmelīt, notīr visu. Tad caur vīraku jūs dodaties iekšā, sakrālajā telpā, un iesim pa apli tik ilgi, kamēr malībieši nostāsies pie mikrofoniem. Nu ko? Sāksim. Šai baltai
gaismā godam, lai riksmojat veselītes, labus vārdus dzirdēdams, labus vārdus dzirdēdams. Ar dieviņu sanācami šai baltai saulītē, šai baltai saulītē. Palīdz Dievis, mūža laima, likumiņu nosargā, likumiņu nosargā. Padziedami šai vietai, lai nāk gaisma līgodam, lai nāk gaisma līgodam, lai riksmojat veselītes, labus vārdus dzirdēdam, labus vārdus dzirdēdam. Ar dieviņu sanācam šai baltai saulītē, šai baltai saulītē. Palīdz Dievis, laima, likumiņu nosargā, likumiņu nosargā. Lai nāk gaisma līgodam, lai nāk gaisma līgodam, lai riksmojat veselītes, labus vārdus dzirdēdam, labus vārdus dzirdēdam. Ar dieviņu sanācam šai baltai saulītē, šai baltai saulītē. Palīdz Dievis, mūža laima, likumiņu nosargā, likumiņu nosargā. Padziedami šai vietai, lai nāk gaisma līgodam, lai nāk gaisma līgodam, lai riksmojat veselītes, labus vārdus dzirdēdam, labus vārdus dzirdēdam. Ar dieviņu sanācam šai baltai saulītē, šai baltai saulītē. Palīdz Dievis, mūža laima, likumiņu nosargā, likumiņu nosargā. Riksmojat veselītes, labus vārdus dzirdēdam, labus vārdus dzirdēdam.
Dievīnos nācāmi šai baltai saulītē, šai baltai saulītē. Dziedāmi šai vietai, lai nāk gaisma līgodam, lai nāk gaisma līgodam, lai dziesmoja dvēselītes, labus vārdus dzirdēdam, labus vārdus dzirdēdam. Un tagad, kad malīboši ir aiz mikrofoniem, smuki sastājamies aplītī, izratojamies un noslēdzam apli. Nākat šeit droši. Nāk man blakus. Tā sakārtojamies vispirms. Nākamā būs rituālā dziesma. Sajāja bramaņi. Sajāja bramaņi, no kurienes tad cēlies ir trejdeviņas. Un sanāca bramaņi svētajā kalnā. Sakāra zobenus svētajā kokā. Svētajam kokam 9 zari, ik zara galā 9 ziedi. Ik zieda galā 9 pogas. Atskrēja bitīte, paņēma vienu, aiznesa mīļmāras kambarī. Ja brahmaņi dod arī to, raitai tā, rabu vidu, raitai tā, rotā. Sāstajā kalnā dod arī to, raitai tā, radu ridu, raitai tā, rotā. Sakāra zobenus dod arī to, raitai tā,
Sadedzina visu lieko un uguns, kas ļauj lekt pāri tajā nākamībā. Dieviņš pridā rūdzu lauku, ai rūdzu lauku, ar pelēku medelīti, ai medelī. Kad izrīdā tad apsēdzā, ai tad apsēdzā, ar pelēku garbiņāmi, ai garbiņā. Briendieviņi lēni, lēni, ai lēni, lēni, ļauj varpami noziedēti, ai noziedēt. Sakur dieviņ uguntiņ, pašaļaņu vakarā. Sakur dieviņ uguntiņ, pašaļaņu vakarā. Pele kura uguntiņu pavardiņa vidiņā, pele kura uguntiņu pavardiņa vidiņā, sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā. Sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā, pūtpele uguni lec pati pelnos, pūtpele uguni lec pati pelnos. Sakur dieviņ uguntiņ, pašaļaņu vakarā. Sakur dieviņ uguntiņ, pašaļaņu vakarā. Pele kura uguntiņu pavardiņa vidiņā, pele kura uguntiņu pavardiņa vidiņā,
sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā, sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā, pūtpele uguni lec pati pelnos, pūtpele uguni lec pati pelnos. Sakurdieviņ uguntiņ, pašajāju vakarā, sakurdieviņ uguntiņ, pašajāju vakarā. Pele, kura uguntiņu pavardiņa vidiņā, pele, kura uguntiņu pavardiņa vidiņā, sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā, sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā, pūtpele uguni lec pati pelnos, pūtpele uguni lec pati pelnos. Sakurdieviņ uguntiņ, pašajāju vakarā, sakurdieviņ uguntiņ, pašajāju vakarā, pele, kura uguntiņu pavardiņa vidiņā, pele, kura uguntiņu pavardiņa vidiņā, sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sakurusi uguntiņu sagriežas tik redzenā, sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā, sagriežas tik redzenā, iemu pati aliņā, pūtpele uguni lec pati pelnos, pūtpele uguni lec pati pelnos. Es sakuru uguntiņ, nodeviņi šakarī, nodeviņi šakarī. Sildās Dievs, sildās laima, sildās mana dvēselī. Sildās Dievs, sildās laima, sildās mana dvēselī. Sildās mana dvēselī. Teici, teici, uguntiņ, tu nezini, ko es došu. Teici, teici, uguntiņ, tu nezini, ko es došu. Tu nezini, ko es došu. Es tev došu ziediņām, rūtu maizes triecienti. Es tev došu ziediņām, rūtu maizes triecienti. Rūtu maizes triecienti. Veidi viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši. Veidi viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši. Pret saulīti uzlēkuši. Teici, teici, uguntiņ, tu nezini, ko es došu. Teici, teici, uguntiņ,
Es tev došu ziediņām, gardu siera gabalī, gardu siera gabalī. Viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši, Treide viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši, pret saulīti uzlēkuši. Deci, uguntiņ, tu nezini, ko es došu. Deci, uguntiņ, tu nezini, ko es došu. Tu nezini, ko es došu. Es tev došu ziediņām, skaidravota ūdentī. Es tev došu ziediņām, skaidravota ūdentī, skaidravota ūdentī. Treide viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši. Treide viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši, pret saulīti uzlēkuši. Dodie viņi dodamo, es paņemšu ņemamo, es paņemšu ņemamo ar abām rociņām, ar balto dvēseli. Treide viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši. Treide viņas dzirkstelītes uzlēkuši. Treide viņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkuši, pret saulīti uzlēkuši. Lai sadega melna diena, kā uguņa dzirkstelī. Lai sadega melna diena, kā uguņa dzirkstelī, kā uguņa dzirkstelī. Dodie viņi dodamo, es paņemšu ņemamo. Dodie viņi dodamo, es paņemšu ņemamo, es paņemšu ņemamo. Es paņemšu ņemamo ar abām rociņām. Es paņemšu ņemamo ar abām rociņām. Ar abām rociņām. Ar abām rociņām, ar balto dvēseli. Ar abām rociņām, ar balto dvēseli. Ar balto dvēseli. Visa zeme, viena pati Jāņu zāle. No ko uguns ir aizskūries, vāris, arī līgo dziesmas, par Jāņu zāli ar 9 žuburiem, 9. žuburā zelta poga galiņā. Visas puķas noziedēja, papardīte neziedēja. Tā ziedēja Jāņu nakti, zelta miklodama. Visa zeme zālē zied, papardīte neziedē. Visa zeme zālē zied, papardīte neziedē. Papardīte Jāņu zālē, tā ziedēja Jāņu nakti. Papardīte Jāņu zālē, tā ziedēja Jāņu nakti. Tā ziedēja
sēdēja Jāņu naktī zeltā miglu miglodam, kas redzēja Jāņu naktī papardīti uz ielām, kas redzēja Jāņu naktī papardīti uz ielām, kas līgoja cauru gadu kā Jānīša vakarā, kas līgoja cauru gadu kā Jānīša vakarā. Aizsardzības simbols mūs visus sargā. Un šodien esam aicinājuši ikvienu padomāt arī par lietām, no kurām mēs gribam atvadīties, no kā mēs gribam tikt vaļā, no kādiem smagumiem, grūtumiem, varbūt kādiem no slimībām. Šajā brīdī mēs paņemam vecos pērnos vainagus un katram, kurš nu vēlas no kā atbrīvoties, katrs paņēma sauņā graudus un ieliekam šajos graudos šo nodomu. Pieejam pie uguntiņas un pateicībā atdodam uguntiņai kā ziedojumu šos graudus, lai mums labāka dzīve nākamajā ciklā. Bet vispirms mēs atdodam šo te veco nodomu un kam ir droši ņemam savus vecos vainagus. Tiem, kam ir kāda Jāņu zālīta, palīdzēs kāds, mums ir viens, tikai bļodiņi ir divas, kur agītas tad apējam apkārt. Un tiem, kam ir kāda Jāņu zālīta, šis ir tas brīdis, kad var iemest atvadīties no vecā. Aiziet, man ir kādas graudiņas. Priekšīti. Vai iet, jā? Droši dodamies klāt, pastāvam un klusējot iemāt. Ieties par visiem. Tagad mēs dedzinām veco, pēc tam mēs dedzināsim ilgs par to nākotni, jo vecais no jaunā jānodara. Tagad veco nodomu, visu veco, kas jāsadedzina, iepūš ieliet graudiņā un tad nodedzina kopā ar kādu Jāņu zāli. Visu veco, visas sliktās atzīmes. Ietiec vienu graudu. Nē, nu paņem. Jā, tas ir sliktām lietām, vecām lietām. Tie, kas grib tos vainus. Ja kas iemetuši atkāpjas uz apļu malām, tur, kur mēs stāvējām, tas viss turpinās mūsu rituālu. Vika, tu jau iemeties? Sadedz vecā dzīvē.
Iesim, uz graudu. Tā. Mājā es te vienošu tagad mājā, es iedu šeit žaujam. Arī tu? Es kā iedomājos divas vēlēšanas. Divas vēlēšanas iedomājies, ja? Vai ko tu vēlējies? Vai viss notiek, vai top? Viena pati jāņu zele līgo, deviņiem žuburiem līgo, deviņai žuburai sadedzinājuši veco, un tagad es iešu apli, un mums būs laiks, mēs dziedāsim laikas, visi meži guņiem pilni, katrs paņem šķipsniņu miltus, un šeit jau var droši teikt, ko jūs vēlaties, kas ir tas, ko jūs novēlat pasaulē vai sev, kas ir tā jaunā lieta. Metam miltus iekšā, lai viņi izplēni, lai miers pasaulē. Svētām savu dzīvi. Un tikmēr skan visi meži guņiem pilni. Un tad, kad mēs iemetam, tad visi pārējie saka, lai top. Lai top. Lai top. Aiziet, paņem šķirsnīku.
visi meži guņiem pilni, visi meži guņiem pilni, visi ceļi asarā, visi ceļi asarā, visam gribu cauri ieti, visam gribu cauri ieti, vaļā vērti atslēdziņ, vaļā vērti atslēdziņ, visam varu cauri ieti, visam varu cauri ieti, jārdie viņa palīdziņ, jārdie viņa palīdziņ, visi meži guņiem pilni, visi meži guņiem pilni, visi ceļi apslēgā, visi ceļi apslēgā, visam gribu cauri ieti, visam gribu cauri ieti, vaļā vērti atslēdziņ, vaļā vērti atslēdziņ, visam varu cauri ieti, visam varu cauri ieti, jārdie viņa palīdziņ, jārdie viņa palīdziņ. Ņemam miltus un metam uguntiņā, ziedojam. Un varam teikt arī skaļi. Varam teikt pie sevis. Lai skaista jaunā dzīve, lai veselība, turība, lai prieks, lai laime, mīlestība, lai mīlestība, skaistais pāri, lai mīlestība. Lai to! So you do it for the future. That was for the past, now it's for the future. Lai to! Lai to! Pietiks, te daudz vēl. Ko tu gribi jaunā gadā? Labas atzīmes, mazu lidmašīnīti, motociklu. Te ir tas jaunais gads, kad tu vēlies, ko saņemt nākošos saulgriežos. Pietiks. Lai top. Uzsit, te to uzbildi. Nu, ko kungs ievēlas vīri, kaut ko stipru, veselību, turību, mīlestību pāriem. Vai cik skaisti! No kurienes atnākuši, atbraukuši? No Rīgas? No kurienes? No Valmieras, no tālienes sabraukuši, tik forši. Esam pagodināti ar jums kopā svinēt. Lai top! Tagad mēs domājam par nākotni. Top! Par nākošo gadu, tie ir miežu milti, jā. Un viņi smuki sadeg, un tagad mēs uzliekam programmu nākošam gadam. Un tu iemet iekšā un saki, lai top. Lai top! Lai top! Lai top! Droši. Pazudi. Jā. Nu, te pietiek arī ar šipsniņu, kas mums sanāks. Es esmu visu aprēķinājis. Kura? O, paldies!
Malībieši uzdziedam vēlreiz visi meži guņiem pilni. Visi meži guņiem pilni, visi meži guņiem pilni, visi ceļi atsvarā, visi ceļi atsvarā, visam gribu cauri ieti, visam gribu cauri ieti, vaļā vērtī apslēdzi, vaļā vērtī apslēdzi, visam varu cauri ieti, visam varu cauri ieti, jardie viņa palīdzi, jardie viņa palīdzi. Izbrād. Lai top labais, lai top skaists jaunais gads. Lībiešiem saulgrieži ir jaunais, ne, jaunais gads ir putnu modināšana. Lai top! Lai top! Lai kopā dziedam un dejojam. Tiešām, lai miers pasaulē un lai mīlestība. Lai top! Lai top! Nakti līgo, līgo, trīs saulītes uz vecāmi līgo, līgo, viena līdz otra miežu līgo, līgo, trešā tīra sudrabiņa līgo, līgo. Kam šie kalni, kam šīs lejas līgo, līgo, kam lielie ir rudzu lauki līgo, līgo, Dievam kalni laimai lejas līgo, līgo, Jānīšam ir rudzu lauki līgo, līgo. Dieviņš sēja sudrabiņu līgo, līgo, visu garu jāņu nakti līgo, līgo, sēdieņi manu tiesu līgo, līgo, jēle vienu virzumiņu līgo, līgo. Ko? Mums palikušas tikai 2 dziesmas, bet nu tādas pagaras dziesmas. Aicinu visām dāmām atkāpties. Aicinu visus vīrus soli uz priekšu, un mēs iedejosim lāču deju, aizdīsim lāci, visi kungi būs reāli vienkārši. Un mums vajag daudz, lai mēs apli varam uztaisīt. Un kungi nāk iekšā, visi kungi saņemas. Nāk, izveidojam apli, un dāmām pēc tam būs kroņu deja. Būs. Tikai kungs, mums lāču deja. Kungs, dāma pēc tam, to atkal kungi nedejos. Nu, mēs sanākam.
Tā. Nu, lūk, tā tad viss, kas jādara, ir bramanīgi jāiet. Kurš māk iet bramanīgi? Jebkurš māk iet bramanīgi. Un būs jādara tā, ka mēs iesim pasaulē. Hei, Lāci, brāmani, tu meža vidu, esi lamālā, es tevi no meža izlecināšu, es tagad rādu. Tagad skatāties, un tad kas pēc tam? Pēc tam mēs sakam uz un padodam tālāk dzirksteli. Uzsit man rokas un uzsit uzreiz nākošam rokas. Nākušais ātrāk. Uzreiz jau sagatavojamies. Mazajiem laižam pāri, lai mums ir Tie, kas var. Nu, uztaisam tā, lai ir riktīgi labi. Nu ko? Tā tad ejam pa saulē uz to pusi un ejam riktīgi bramanīgi, cilājam kājas un iegūstam to veču enerģiju, to pārliecību, aizdzenam prom to lāci, jo kas var būt vēl svarīgākā atbrīvot savu sakrālo telpu un tad palaižam šo dzirksteli pa apli. Izmēģināsim to nevis izmēģināsim, bet izdarīsim to 2 reizes. 3, 4. Hei, Lāci, brāmani, tu meža vidu, esi lamālā, es tevi no meža izlecināšu, es tevi no meža izlecināšu. Tagad, hop, visi sagatavojas. Dod man rokas un uzreiz dod tālāk. Dzirksteli skaties. Visi līdz. Ātrāk. Hei, Lāci, brāmani, tu meža vidu, esi lamālā, es tevi no meža izlecināšu. Sadiedamies rokās un tad aizējam uz centru ar lielu un palaižam to enerģiju augšā. Paldies! Vārds dāmām! Un tagad visas dāmas sanāk, ka mēs arī ap ugunskuru, visas, kurām ir vainagi. Tā būs sieviešu kroņu dēļa. Rituāls, kurā mēs sajūtam to pirmatnējās sievietes spēku, bet īstenībā jau katra sevī to spēku, kas mūsos ir. Visām ar vainagiem. Sanākam aplī. Jā. Es nevaram iekņust ar vainagiem. Margits būs pretī. Un stāsts ir tāds.
Kamēr skanēs tādi vārdi kā sapinu vainagdziņu visādām